i latviski Sinesē Roze. Vārds vai nevārds? Labrīt, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti! Apsveicu, mūža godu v efīre! Jā, mīļie klausītāji, esmu pateicīga jums, ka klausāties raidījumu jau veselu gadu. Iepriekš mēs runājām par to, kā pārfrāzēt, pateikt domu citiem vārdiem. В прошлый раз мы говорили о том, как перефразировать, сказать тоже другими словами. Un ja mēs runājam par domāšanu un atmiņu, tad daudz ko var pateikt, lietojot vārdu prāts vai galva. Например, сложное слово «iegaumēt» – запомнить. Как сказать иначе? Iegaumēt, atcerēties, ņemt vērā, paturēt prātā, paturēt galvā. Помнить, иметь в виду. Ieskriet, iešauties galvā, prātā, pēkšņi ienākt prātā, iedomāties, atcerēties. Неожиданно прийти на ум, вспомнить. Можно пример? Viņa bija ieņēmusi galvā, ka ir princese un staigāja augsti paceltu galvu. Она взяла в голову, что является принцессой и ходила с высоко поднятой головой. Sarunvalodā iesaisties prātā nozīmē palikt atmiņā, ļoti nodarbināt prātu. Застрять в голове, в сознании, когда человек зацикливается на чем-то. Vai man ienāca prātā, ka mēs daudz runājam par citu tēmu? Šodien mūsu tēma – gada vārds un nevārds. Mēs visi zinām, kas ir vārds, bet Inese, varat paskaidrot, kas ir nevārds? Nevārds ir tas, kas tiek lietots neatbilstoši, kas izraisa nepatiku, ko negrib dzirdēt. Одним словом режет ухо, грежь ausis. Хорошо, как в анекдоте начнем с неприятных новостей или неверных слов года. Gada nevārds. Viens no gada nevārdiem – rezultēties. Tā vietā labāk lietot vārdus vainagoties, novest pie kaut kā, kļūt, radīt, izraisīt. Novest pie kaut kā, привести к чему-то. Кļūt, стать, радīt, создать, израисīt, вызвать. Ja rezultāts ir labs, tad parasti saka vainagoties panākumiem. Увенчаться успехом. Ja rezultāts ir slikts, tad iespējami vairāki varianti. Piemēram, D vitamīna trūkums var rezultēties sliktā pašsajūtā, enerģijas izsīkumā. D vitamīna trūkums noved pie sliktas pašsajūtas, enerģijas izsīkuma. Дефицит витамина D приводит к плохому самочувствию и недостатку энергии. Vai saules gaismas trūkums izraisa, rada miegainību. Недостаток солнечного света приводит к сонливости. Vēl viens nevārds – virāls. Ja saka par jebko, kas strauji izplatās, piemēram, internetā. Вирусный, например, вирусное видео. Pirmo vietu ieguva nevārds grafisks, ar kuru apzīmē to, kas ir tieši spilgts, naturālistisks, necenzēts un vardarbīgs, un kas tiek lietots angļu valodas grafika ietekmē. Первое место заняло перенятое из английского слова графискс, графичный, которое означает прямой, яркий, натуралистичный, без цензуры, жестокий. Без цензуры так можно сказать о мурале Кристиана Бректа на стене Рижской 40-й школы. Vai ir vēl kādi piemēri? Jā, piemēram, grafisks acu grims, spilgts ar kontūru līnijām. Ну а теперь перейдем к словам года. Gada vārds – apritīgs, no vārda aprite – оборот. У этого слова, как я знаю, нет точного перевода на русский язык. Оно обозначает возможность использования чего-либо повторно. Apritīgs ir tas, ko var atkārtoti izmantot, laist apritē. Un nākamais gada vārds ir piesienkorķis. Это пластиковая крышка, прикрепленная к бутылке. Ужасно неудобно. Jā, piesienkorķi visiem krīt uz nerviem, kā saka sarunvalodā, un piesienkorķis ir plastmasas vāciņš, kas ir piestiprināts pie pudeles.
Bēdiņš. Kaut kas bēdīgs? Jā, bēdīga seiņa, emociju zīme smaidiņa vietā. Грустные эмоджи, антипод смайлика. Pašapmāns. Массовый обман. Это связано с политикой? Jā, ar to apzīmē politiķu solījumu nepildīšanu un tautas mānīšanu sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos. Плашапманс. Этим обозначают нарушение обещаний и обман народа политиками в публичных СМИ. Jā, kad politiķi sola vienu, bet dara citu. Vai arī sola to, ko nespēja izpildīt. Valoda nestāv uz vietas, tā mainās, taču mūsu raidījuma laiks tuvojas beigām. Uz redzēšanos, mīļie klausītāji, paldies par uzmanību! Uz redzēšanos, visu labu! Подтяни латышский с Инессе Розе.